Viens no visslavenākajiem stāstiem saistībā ar sporta diplomātiju ir tā saucamā pingpong diplomātija, ar kuru tika atsaldētas diplomātiskās attiecības starp ASV un Ķīnas Tautas Republiku. 1971. gadā Japānas pilsētā Nagojā norisinājās galda tenisa pasaules čempionāts, un šajā čempionātā Ķīnas galda tenisa komandu uzrunāja un uzaicināja ASV komandu apmeklēt Ķīnu. Un ir jāsaprot, tas bija neparasts un neierasts aicinājums, jo ASV un Ķīnas diplomātiskās attiecības bija iesaldētas jau kopš 1949. gada. Tomēr ASV delegācija piekrita un devās uz Ķīnu, kur viņi sagaidīja gan Ķīnas galda tenisa komandu, gan Ķīnas valdības pārstāvi, un tostarp Ķīnas premjers Čou Enlais arī viņus satika, un komandai teica, ka šī tikšanās varētu būt kā jauns sākums ASV un Ķīnas attiecībām. ASV komanda vizītes laikā piedalījās draudzības spēlēs ar Ķīnas galda tenisa komandām, piedalījās kultūras pasākumos un apmeklēja dažādas Ķīnas pilsētas. Šī vizīte rezultējās ar to, ka ASV valsts sekretārs Henrijs Kisindžers 1971. gadā arī pats devās slepenā braucienā uz Ķīnu, lai noorganizētu tā laika ASV prezidenta Richarda Niksona vizīti. Jau gadu vēlāk, 1972. gadā, Ričards Niksons devās uz ASV vizīti Ķīnā, kur satika gan Mao Dzedunu un Čou Enlai, un šī sanāksme noved pie tālākām divpusējām sarunām starp valstīm līdz 1978. gada decembrī ASV prezidents Jimmy Carters izdeva Šanhajas komunikē, ar kur tika noteikts, ka ASV atsāks diplomātiskās attiecības ar Ķīnu. Šo un citus stāstus par sportu kā diplomātisku instrumentu var klausīties jau 4. ārpolitika bez kakla saites sērijā Spotify, Apple Podcasts un YouTube.